Bet es gribu, brāļi, lai jūs zinātu, ka tas, kas ar mani notiek, ir drīzāk sekmējis evaņģēliju, ka manas važas ir kļuvušas Kristū zināmas visā virsardzē un arī visiem citiem. Un ticības brāļu vairākums, kas uzticējušies manām važām, ar vēl lielāku drosmi, bezbailīgi sludina Dieva vārdu. Daži naida un strīda dēļ, bet citi ar labu prātu sludina Kristu. Vieni aiz mīlestības, zinādami, ka esmu šeit, lai aizstāvētu evaņģēliju. Otri pasludina Kristu patmīlības dzīti, aiz netīriem nolūkiem, domādami ar to manām važām pievienot bēdas. Ko tad nu? Par katru veidu, kādā Kristus tiek pasludināts, vai ar izlikšanos, vai patiesībā, es priecāšos, jo es zinu, ka jums, Dievu lūdzot, ar Jēzus Kristus gara atbalstu, tas man nesīs glābšanu, jo es gaidu un ceru, ka es nevienā vietā nepalikšu kaunā, bet kā vienmēr, tā arī tagad atklātībā Kristus tiks pagodināts manā miesā, vai ar dzīvību, vai ar nāvi. Jo dzīvot man ir Kristus, un mirt ieguvums. Bet ja dzīvojot miesā man ir darba auglis, tad es nezinu, ko lai izvēlos. Mani spiež no abām pusēm. Es kāroju atraisīties un būt kopā ar Kristu, kas ir daudz, daudz labāk. Bet jūsu dēļ nepieciešams palikt miesā. Un tādā paļāvībā es zinu, ka palieku un palikšu jums visiem par sekmējumu un ticības prieku, lai jūsu līgsmība Kristu Jēzu pieaugtu caur mani, kad es ieradīšos atkal pie jums. Tikai dzīvojiet tā, kā tas ir Kristus evaņģēlija cienīgi, lai vai nu nākdams un jūs redzēdams, vai prom būdams, par jums dzirdētu, ka jūs stāvat vienā garā, vienprātīgi kopā cīnīdamies par evaņģēlija ticību, nekādā lietā nebīdamies no pretinieku draudiem. Tā ir viņu pazušanas, bet mūsu pestīšanas zīme, un tas ir no Dieva, jo jums dota žēlastība nevien uz Kristu ticēt, bet arī par viņu ciest. Jums, kam tā pati cīņa, kādu jūs pie manis redzējāt, un par kādu tagad dzirdat.